tā, ka es varu būt pateicīga augstākajam, kad man liekas 61 gadu vecumam ir bijusi tāda aktīva dzīve, un paldies Dievam, nav bijuši nekāda arī ne medikamenti jālieto, nekādas sūdzības, bet pēc visu šodien dzirdētā var saprast, ka kaut kādā brīdī jau kaut kāda sastrēguma var rasties. Un tas krīzes tāds kārtīgs moments man bija pagājušā gada pavasarī aprīlī. Pēkšņi man tā kā sāka palikt stīvas locītavas, ceļgalu locītavas konkrēti, un labajam celim ļoti izteikti. Un tad viss notika ļoti, ļoti strauji. Mums tā kā jau pietūka, palika stīvākas, tā kā mani pārvietošanās mājās no otrā stāva un virtuve ir lejā, es jau vienā brīdī saprastu, ka es jau tikai ar pieliekošu soli tiek pa tām kāpnēm lejā. Tad jau sāka vilkt krampjus gultā, praktiski nevarēja jau piecelties. Es domāju, kas tagad notiek, kas vispār tagad notiksies. Un tad laikam ir tā, ka mēs jau smējāmies, ka mākslīgais intelekts ir ļoti gudrs, ka pietiek, piemēram, parunāt vai kaut padomāt par rozā jaciņu un sociālajie tīkli met tev ārā tos piedāvājumus. Un es nezinu, tas bija kaut kāds fenomenāls brīnums. Es tas nepazinu, es vienkārši biju. Agrāk es sekoju Stašas sieviņai Elīnai, tad, kad bija tā Covid laiki, un es domāju, viena superīgi drosmīga sieviete, kas par to runā un sauc lietas īstajos vārdos, un es viņai biju sekojusi, bet tagad izlec tāds Staņislavs Bulīka, kurus vispār nepazīst, mans brīnišķīgais mentors. Un viņam bija intervija ar kungu manos gados, kurš nodemonstrēja, viņš izstāstīja, kāda viņam bija bijis problēma ar ceļu locītavām, respektīvi precīzi visi mani simptomi, un viņš jau nodemonstrēja, kā viņš tur tupjās, jā. Es domāju, tiešām, jā. Un bija Bilerona akcija, un man bija jāizlem tajā vakarā, bija 11:00, tad es sapratu, ja es gribu pa lēto, un ja es vispār pie šitā palieku un pieķeros un noticu, bet te ļoti nostrādāja tas tiešām tā iekšējā intuīcija, ka man bija rītīgi pārliecība, ka tas man līdzēs, un es uzreiz 2 porcijas pasūtīju ar tādu rezervi, un sāku lietot, jā. Un tad pēc kaut kāda brīža piezvanīja Stastis, jo viņš bija pamanījis, ka viņam apakšā tur kaut kas ir pieteicies, jā. Un tā bija uzreiz tāda drošības, tāda sajūta un aizmugure, tāda, rīktīgi patīkama uzraudzība, tāda drošības sajūta, ka tu arī zini, ka tu to dari pareizi lieto un tā. Un tad es tagad par tām sajūtām dalīties. Jau laikam pirmajās 3 dienās es sapratu, ka ir kolosāls uzlabojums, man tā kā paliek labāk. Bet paldies Dievam, kad es biju brīdināta, kad var iestāties tas kritiskais brīdis pēc, kāds sanāca pusmēnesis pusē, jā, un tas tam arī ir tas izskaidrojums, kāpēc tas notiek, jo tur viss sāk darboties, atdzīvināties un visi tie procesi notiek, bet man vēl jāizstāst par to man diagnozi. Protams, ka tad beidzot ir jāiet pie tā ārsta un jānoskaidro visu tā mūsu ķēde, jā, tātad ģimenes ārsts, tad ir rentgens, tad ir sonogrāfs, tad ir magnētiskā rezonance, tad vēl pie pašā ārsta, kamēr caur nosūtījumu. Tas viss maksā naudas, un man tikai paliek sliktāk un sliktāk, bet es šo te uzsāku jau pirms man vispār bija kaut kāds diagnozes. Tad doktors neatnāca uz vizīti, kuras tur, viss tur notikās. Un tad, kad es jau biju Bilerona, jau var teikt, jau uz otro pusi, tad es beidzot tiku pie diagnozes no rezonances, ka man ir meniska, es, protams, taisīju vienai kājai, jo tas ir puslētāk, bet bija jau problēma abās, ka man ir meniska aizmugurējais lēvera veida plīsums. Un man tas lēvera veidas vārds likās, tur visur lupat lēveros. Un man jau bija šis uzlabojums sācies, un tad es beidzot sagaidīju savu rindu pie traumatologs ortopēds, kas viņš bija. Par 50 eiro. 5 minūšu vizītē, man atbild bija tāda. Tad man vēl nebija rezonance. Izies ir rezonanci, no stāvoklis tev traks, tev tur nelokās un kaut kas tur neatliecās un kā. Tad atnāks nākošais ar rezonances atbildi, un tad mēs pieņemsim lēmumu, vai tad taisam operāciju, vai kaut kādu nopietnie medikamenti, vai kaut kas tāds. Bet tā kā es biju šo te jau uzsākusi, jau un iekšē jau pilnīgi bija skaidrs, es pie šitā palieku, un es pie viņa vispār otrais neiešu. Un tad jau bija dzirdējis par attīrīšanās programmu, visu soli pa solim, un es domāju, jā, es gribu visu uz pilnu klapis, pilnu programmu. Un tā kā es jau te vēl ar draudzenēm, ar Sanitiņu padalījos, jā, kāpēc neuzzināt sevis labāko iespējamo versiju, jā, jo ne jau tikai locītājs, ļoti iespējams, ka daudz kas cits tur vēl iekšā ir sastrēdzis un nefunkcionē un tā tālāk.
Nu, pirmais bija ūdens, ja. Es atzīšos, es esmu no tām, kas visu mūžu nebija ūdeni lietojis, un arī tie atsevišķie gadījumi, kad es tā kā gribēju viņu pamēģināt. Man rāva uz augšu, man vēmien rāva tas ūdens, un es jau vajag arī sev iestāstīju, ja. Nu, man ir tāds īpatnējs organisms, tāds foršs, kas ar visu tie galā man nevajag. Izdomāju katru dienu 2 minimums lielās kafijas ar pamatīgi daudz piena, man tā garšo, es tā lietoju, man liekas, baigi padzērsies šķidrumu. Ja, tagad es visu to saprotu, un visai šai teorijai tik vienkārši saprotams skaidrojums šai koncepcijai, un vispār nav šaubu, ka tas strādā. Nu, lūk, tad es to bilraudu nolietoju, sākot jau attīrīšanās programmu, jo viņi bija jānolieto līdz beigām. Un es zināju, ka to nākošo es pacietīšos visus kolagēnus, visas tās labās lietas tikai tad, kad es būšu izgājis pilnu attīrīšanās programmu. Un par to es arī gribu padalīt. Es domāju, jā, visiem tur nāk tur ārā kaut kas, es jau droši vien atkal būšu tas izņēmums, ka tur nekas neiznāks vai tur kaut kā tā. Bet tas viss tik viegli, tur, nu, kad nav nekādas tādas, nu, kā grūtības iedzert vai blaknes, un es reāli arī uz tām kapsuliņām skatos, nevis kā uz zālēm, jā, bet kā uz kādiem, nu, dabas tādiem palīdzošiem produktiem. Nu jā, un tad, kad nonācu pie kolovadas, jo tā jau likās tāda interesanta, kas nu tagad būs, jā, un tas tur saka, vai tu ņems to ātro, to īso, es saku, jā, un ar visu vadošanos un kas, un tad es domāju, interesanti, kā būs ar to vadošanos, jo man personīgi tā ir kādreiz, kad tu to diennē sēdis, jā, tad otra, nu, kad aizmirst tās paēst steigā, nu, kad izsaukums sajūt, es domāju, kā būs, bet tiešām, nu, tur viss ir tā sabalansēts, kad es tajā brīdī auklēju maz bērnus, es viņiem gatavoju ēst, cepšu, morē, visu darīju, absolūti nekādas problēmas, jo tie māli, kas tur rada tādu sāta sajūtu, man likās, ka tā, ka nu, tie māli man tur ir pabarojuši, smaržas vēl iedot uz blakus efektu, un viss ir baigi forši. Nu, tad, laikam, te pēdējā dienā es tomēr tā kā nevarēju sagaidīt, kad būs tā ēšana. Nu, un pienāk tā 4. diena, un man nekas, es jūtu, ka tur kaut kas tīrās, bet man gribējās, ka visu to vārzu ārā dabū. Tas bija 5. dienā, tā kā jau es biju sākus to, un tad es sapratu, ka jā, tas tur viss ir iznācis, protams, nepreparēju, bet nebija šaubu, ka tur iznāca ārā. Un tātad, jā, es tiešām arī tagad tā esmu nolēmusi, ka, nu, tā kā tas tā pienākās 2 reizes gadā, jo tie ir vērtīgi ieguldījumi, ja mēs varam atteikties no ceļojuma, no jaunas kleitas, jo ko to jauna kleita un ceļojums ir tev, no tas veselīgi. Jo es ar to kāju sapratu, un vienkārši, nu, tā kā invalīds paliec, ja es domāju, ko es to tagad savējiem palikšu par aprūpējumu. Un tad bija tas moments, es tasim arī dalījos, kad te vienā rītā es tā atopos, bet es taču noskrēju uz virtuvi, uznācu augšā, kā tad es gāju lejā pa kāpnēm, jo tad, kad mums paliek labāk, mēs to kādreiz pat, nu, tā kā nenovērtējam, nepiefiksējam. Es taču gāju otrais pa tām kāpnēm lejā, un es tā baigi priecāju, bet es teju bez tā pielikšanas soļa. Nu, un tāpēc es arī te staroju, ja, ka es savējiem stāstīju, tie, kas mani redzēja, kā es kliboju. Un, nu jā, es jau arī vēl uzsāku dejošanas sācumās, es tas ir teicu, man jāatskaits koncerts, un man tagad teikt diagnozi, un kas, nu, tie kolēģi, visi mani vecuma cilvēki, ja, zinot to manu diagnozi, nu, kad tu iesi uz to operāciju, saka, es neiešu, kā tad tu tā, nu, nezinu, uz tur bagātinātājiem vien jau neies savu, es domāju, nu, ko es nevaru pārliecināt, un man arī nav tāda pienākuma pārliecināt, jo šeit tiešām tas, nu, tā, ka nostrādā tā intuīcija, un man gribas teikt, ka, nu jā, tā kā es teiktu, ja, ka to var tikai tad, ja mēs esam vienā frekvencē. Un tā mēs ar mani manikīrīti sanitiņu sākām runāties, jo viņi pamanīja tur citas fīčas, jā, viņi pie manikīri, un saka, tev tur vairs nav kaut kādi tie lielais nav tā. Mīkstu vādiņu palika. Jā, ka mīkstu vādiņu palika. Un tagad es teicu, ka es, nu, kad vēlāk padalīšos par kaut ko vairāk, un tad tās pievienotās vērtības. Ar svaru, paldies Dievam, es tā baigi neesmu sūdzējusies. Ir tā, ka svars pat nemainīgs bija. Vienīgi, bet pēc apmēriem varbūt liekas, varbūt tur kaut kas pamainījās, bet tā, tas man arī tā nebija primāri, bet ko es vēl pamanīju. Tad tie saucamie, kas mūsu gados tātad, ja, tās, nu, pigmentācijas, tādi plankumiņi. Un vasarā parasti es biju baigi tā kā, nu, te tā kā uz rokām redzam, bet es tieši biju ievērojis, ka man te uz tām, nu, roku virsām, uz tām plauksmešiem šeit, ja, tādu plankumu. Skatos tāds. Tā kā tīrāks palicis, tā kā nav. Un acīm redzot, ka tas mans vājais punkts ir locītavas. Un
tad man vēl tāda lieta, kā man vecās mammas māsām visiem bijuši tās deformācijas kaut kad uz vecumu. Un es biju pamanījusi, ka man šiem te kauliņiem tādi paliek, tādi nesmuki, tādi lielāki izvirzījumi. Tad vienā brīdī skatos, kā iztaisnojušies. Tad man te vēl bija kaut kāds izvirzījums, tā atklājas kauliņš, viņš tā kā, bija ļoti izvirzīts uz ārdu, viņš jau tā kā lēnām raujās iekšā. Tā kā tās ir tās pozitīvās lietas, ko tu varbūt pat nepamani, ja, bet viņas vēl nāk kā pievienotās vērtības. Tā kā es domāju, ka, tiešām gribās to sevis labāko versiju, kāpēc ne, lai ir enerģija un lai ir, es saku, no rīta es braucu tā, ka man mazbērni teica, ka viņa baterijas sēnas, pārlēja pa priekšu, bet arī tā kā bērnībā gribas uzmīt tam ritenim. Tā, ka, liekas, ko tu tā lēnām tur mīcīsies, jo es domāju, ne, tāda bišķītiņa, tā kā, tas viss ir ļoti baigi. To dara tas enerģijas uzplūks, jā. Jā, tāds tā kā es to no sirds varu ieteikt, jo tas ir tā vērts. Un mēs pat nezinām, no kā mēs pasargājamies vēl, ja, kur ir visi tie uzkrājumi un kur tas ir, kaut kādi aizdambējumi, kur mums kuram. Man acīm redzot, tās bija locītavas, kuras vairs neizturēja un kur bija tas signāls. Tā, paldies!